Versamag. 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 Čau, profiņi! Šeit Enārs. Tieši tā, versamag. Šis būs sinonīms drošai saspiešanai vai iespiešanai. Tā ir lieta, jeb situācija, kas nereti arī kavē mūsu darbības procesu un aizņem arī daudz laika. Tā kā mums nepieciešams iespiest apstrādājumu detaļu, bet īsti nav kur to izdarīt. Un tad jau seko, kā vienkāršiem vārdiem sakot, kā būs, tā būs. Vai mēs turam ar vienu roku un ar otru roku apstrādājam, vai mēs piespiežam ar kāju un ar abām rokām apstrādājam. Jebkurā gadījumā šīs viss, ko es jums saku, nav īsti droši. Tātad, versamag, tās ir pasaulē pirmās mehāniskās skrūvspīles, kuras ir aprīkotas ar mehāniski pastāvīgo magnētu. Skrūvspīles versamag. Tātad, cik saprotat jau paši, tad šāda tipa skrūvspīles izmantošana ir kļūsi kaut kas pilnīgi jauns un pilnīgi neredzēts. Tu viņas iestati, kur tev patīk, kur vēlās, kur nepieciešams, iestati rokas šīs vīrusu palīdzību, mēs aktivizējam magnētu un spīle jau ir piemedzējusies. Vajag nedaudz pabīdīt, uz priekšu uz atpakaļ, atbrīvojam rokturi, aktivizējam un spīle atkal ir piestiprināta. Kā mums bieži vien notiekās, pieņemsim. Gluži kā piemērs. Caurule vai kāds cits profils. Nezinu, mums viņš pieņems jāsagarina. Kā mums tas notiekās? Ņemam leņķa slīpmašīnu, fleksīti, ja? Un tad, ko mēs darām? Mēs ar vienu roku turam detaļu, un tad mēs sākam griezt, slīpēt, pašarodot. Nu, tas īsti nebūs droši. Piekrītat. Šī gadījumā ņemam skrūvspīli, iestam detaļu, aktivizējam magnētu ar abām rokām. Tik vienkārši, tik elementāri izmantot šīs spīles, kuras ir kļuvušas mobilas. Nu, dargie metinātāji, ieslēdzam nedaudz fantāziju. Cauruli, pieņemsim. Jūs, kad es iestījuši uz savu metināšanas galda, ar spīlēm, jūs metinat vienu pusi, tad jums pienāk brīdis, ka jums vajag atbrīvot spīlītes un detaļu pagriezt. Otra pusi, pieņemsim, atkal tu iespied. Šī gadījumā iespied cauruli, aktivizē, tu viņu apmetini, vajadzīga otra puse, turpin metināt. Cik vienkārši. Lūk, vēl viena situācija. Varam droši pafanzēt jau paši. Tērauds, jada burbums. To mēs darām dažādākos veidos. Astojam pret galda virsmu, ar vienu roku tur kaut ko turam, ar otru mēs urbjam, uzliekam kāju virsu, astojot detaļu pret kaut kādas paletes malu. Ak, Dievs, tās domas un fantāzijas, protams, karam ir dažādas un par to jau neiet runa. Šobrīd versamag, aktivizē magnētu, paņem nepieciešamo detaļu, iespied viņu iekšā.
Uzvērsim lielāku urbumu. Tik vien čiks un gatavs. Un vēl ko. Urmašīnas statīvi. Nu, gan jau kādam no jums ir urmašīnas statīvi, kas tiek pat izmanto ikdienišķā darbībā, un jūs jau zināt, ka klasiskās spīles nofiksējās ar papildus skrūvēm, un ja tev viņas jāpārvieto pa labi pa kreisi kaut vai milimetrus vai centimetrus, tas kopā ņem, protams, laiku. Šī gadījumā tu paņem šīs spīles, noliec viņus zem savas stacionārās urmašīnas, iestati savu vajadzīgo diapazonu, un ar viena pirksta palīdzību mēs aktivizējam magnētu, un spīles ir piemetināts. Vai spīles var uzlikt virs galvas vai uz sienas? Ja tas ir metāls, pavisam noteikti. Lūk tā, profiņi. Droša saspiešana, Versa Mag. Universāla pielietošana, Versa Mag. Efektivitāte, Versa Mag. Seko mūsu kanālam, jo drīzumā mums būs video par jaunajiem aksesuāriem Versa Mag. Čau!